es pastāstīšu, kā atrisina vienādojumus logaritmiskos, izmantojot grafisko paņēmienu. Pirms tam mēs ritinājām uzdevumus logaritmus pie bāzes A no B, kur mainīgais ieiet gan argumentā, gan ieiet bāzē, bet ir situācijas, kad mainīgais var būt arī kāds no saskaitāmajiem. Piemērs. Logaritms pie bāzes 2 no x vienāds 4 mīnus 0,5x. Tātad uzzīmēsim grafiku. Y ir vienāds logaritms pie bāzes 2x. Grafikus mēs esam apskatījuši jau pie logaritma grafikus mēs esam jau apskatījuši. Tātad šajā konkrētajā gadījumā bāze ir 2, bāze lielāka par 1. Tātad funkcija ir augoša. Tālāk apskatīsim otru grafiku. Y ir vienāds 4 mīnus 0,5x. Tā ir taisni. Taisni nosaka 2 punkti. Tātad atbilstoši izvēlamies x vērtības un izrēķinam atbilstošās y vērtības. Tātad x ir 4 un y ir 2. Tātad uzzīmējam atliekam šīs vērtības, tātad 0 un 4, tātad un 4 un 2. Tātad y ir vienāds 4 mīnus 0,5x. Tā zīmējot uz grūdiņu papīru, protams, mēs uzreiz varam noteikt šo te pluspunkta koordināts, bet arī varam vienkārši paskatoties un izrēķināt. Tātad logaritms pie bāzes 2 no 4 ir vienāds logaritms pie bāzes 2 kvadrātā, tātad ir 2. Un arī izvēloties 4, mēs izrēķinām 2.